Halleluja. Cik brīnišķīgi. Būt viņa klātbūtnē, viņa tūmā. Jo burtiski bijām šajā pielūgsmē. Tā ir, kad iesākumā zem bija neiztaisīta un tukša, un kā tur teologi, kas pēta tur to valodas skaidrojumus, un ka viņi burtiski pasaka, ka burtiski nevis tikai tukša, bet burtiski bija haoss. Un, protams, vēl dzirdēs teologus, kuri saka, kad Sātans tika izmests no debesīm, ka tas jau bija pirms te viss tika radīts, un ka viņš tika nomests uz zemes, un tad viņš arī te sataisīja visu to haosu, un tad Dievs nāca savā gudrībā un radīja visu. Un viņš teica vārdu, un viss tapa. Un reizēm sapratu, ka mēs bez Dieva, tiešām bez Dieva, cilvēki, kas esam mūsu iekšējā pasaule, ne ārējā pasaule, burtiski kā haosā. Pat varbūt tās mums viss liekas ir, varbūt pat sakārtots daudz maz labi, un priekš visiem mēs varam parādīt, ka, it kā es jau dzīvoju tādu, vai vidusmēra dzīvi, vai vēl kaut kādu, bet iekšienē kaut kāds beigās mēs nonākam pie kaut kāda haosa. Un kur vajadzīgs, ka Kristus nāk, ka nāk Kristus un burtiski rada mūsos dzīvību. Un tāpēc Kristus atnāca, lai mūsos darītu dzīvību. Un reizēm kaut kā tāda brīži, kad mēs netuvojamies Dievam, kaut kā, ziniet, kā dzīvē gadās, darba vairāk, piepuls vairāk, un kā tautā saka, no acīm prom un no sirds laukā. Diemžēl mēs tādi cilvēki esam. Un kaut kā sanāk darbi vairāk, vēl kaut kāds noslots, un tev nesnāk pie Dieva tuvoties, un kaut kā, un viss jau liekas foršas, jau viņi nenoliedz visu, tur skrien, dara savus darbus, un tikai vienā brīdī mēs attopamies, paga, kaut kāds haoss sācies. Izrādās miera manī nav. Es kaut ko skrienu, daru, bet pazudis miers. Atkal mana dzīve iekšējā pasaule sāk pārvērsties haosā. Kāpēc? Tāpēc, ka mans skats pazudis uz Kristu. Es viņu neredzu vairs savas dzīves ceļā. Kad es pats redzu savas problēmas, kuras mēģinu atrisināt, bet bez Dieva nekur normāli tālu uz priekšu netiekam. No jauna atkal mēs nonākam pie haosa. Un tad kas mums vajadzīgs darīt? Pievērst savu skatus uz Kristu, raudzīties uz Kristu. Dzirdi? Un patiesībā Dievs mums caur Kristu dāvājas īpašu varu un autoritāti. Ko Dievs darīja? Viņš teica vārdu un tapa miesa. Kad mēs sākam runāt vārdu, Dievu vārdu savā dzīvē, pasludināt Dievu vārdu, tad šis haoss tam jāiet projām. Burtiski sanāk, ka mēs simboliski ņemam lāpstas rokā, sākam to rakt mazdārziņu, lai izveidot par ēdens dārzu. Dievs to rādīja piemēru. Un tāpēc katrs Dieva vārds ir dzīvības caurstrāvots. Dzīvības caurstrāvots, tas dod dzīvību un elpu. Katrs Dieva iedvests vārds ceļ un stiprina mūs. Un man bija šajā nedēļā pārdomas, kad Dievs tā brīnišķīgi skubināja, burtiski paskubināja manu sirdi. Mums arī šeit tad sanāk ar sievu tā no rītiem paēst brokas. Šobrīd tāds labvēlīgs laiks pasēdēt, un tad mēs tā parunājam, ko Dievs kā runājas, atklājies. Un es burtiski dalījos, un tas man nav atlaidis vaļā, kas man atgādināja brīdi, kad mēs sākām Daugavmalē kalpot. Bija slavēšana, jāsāk Dieva vārdu sludināt, un viens brālis, man liekas, viņš bija pirmo reizi atnāca, un viņš saka, kāpēc? Jau beiguši slavēt, jāsāk sludināt, sev mēģina sākt sludināt, visu. Viņš saka, kāpēc? Jāstāv kājās, kad sludina. Un, zināt, burtiski tāds apmulsums. Es nekad to nebija tā nepat aizdomājies.
pat aizdomājies, pat padomājis nebija, ja, tāds. Un, protams, ātrs reiz drūmus izskrien cauri, kā saka, smadzeņu kalkulators, visu sapreķina par un pret, kādu atbildi jāsniedz kā pareizā. Un es arī godīgi atbildēju, es nezinu. Tas tā pierast, ka mācītājs stāv no priekšu, sludina Dievu vārdu, tas ir pierast tāds. Es saku, es nevaru teikt par visiem citiem mācītājiem, bet es tāds enerģisks dzīves, man bieži gribas tam rokām žestikulēt un staigāt un visu emociju pārpildīts. Varbūt tās tāpēc man vajag kustēties. Man es laba doma, es apsēdos un dalījos ar vārdu tajā reizē. Vienkārši apsēdos krēslā ar visu, mēs nebijām daudz. Un slavu Dievam, es Dievam ļoti pateicīgs par šo jautājumu. Mēs ar to brāli kļuvām ļoti labi draugi un joprojām esam labi draugi. Bet tas lika aizdomāties, ka bieži mēs darām kaut kādas lietas, tāpēc, ka pierast, tāpēc, ka mēs esam redzējuši, kā to dara. Kā to visu dara? Nu mācītāji tikai stāv kājās slūdina, tā vajag darīt. Lūkšanas mēs kaut kāds dzirdam regulāri, kā lūdzu, tad mēs tādā veidā lūdzam. Bet, un man patīk, mēs arī, taisnēs mācās no visa. Vienalga, kur viņš var būt, viņš var mācīties no visa. Es tiešām reizēm nesaprotu tos ticīgos, kas, gan izvēl panikā, ka viņam jāaiziet ārā kaut kur tirgus laukumā. Viņš gan izvēl liekas, kā apgānīts, nešķīstā vietā nonāca. Ja? Es domāju, tā nevajadzētu būt, jo mums jānes gaisma pasaulē. Kā tad mēs ienesīsim? Ja mēs būsim tikai tur, kur gaisma, jā, mēs esam šeit pasaulē, jānes gaisma, un lūk. Un doma aizskrēja projām, bet pārdomāt par šīm lietām, kad mēs esam pieraduši domāt tos standartos, kā mēs esam redzējuši. Un tāpēc Mateja evaņģēlijā 5. nodaļā tur sākās 1. pantiņš. Kad viņš, tas ir Jēzus Kristus, ļaužu pulku redzēja, viņš uzkāpa kalnā un nosēdās. Un viņa mācekļi sapulcējās pie viņa. Dzirdiet? Jēzus uzkāpa kalnā, viņa mācekļi tur bija pie viņa, viņš apsēdās un sāk tos mācīt. Un tajā brīdī mēs varētu padomāt, mācīt tos 12, bet nē, šeit sākās šis sprediķis, ko mēs saucam par kalna svētrunu. Tur bija sprediķi, tur bija ne tikai 12 mācekļi, tur bija tauta. Viņš uzkāpa, viņš apsēdās un sāk mācīt. Un es domāju, mēs esam pieraduši kaut kādas lietas. Es nenozīmē, ka tagad man uzreiz kaut kas jāpierāda pretējs, uzreiz jādara kaut kas pretējs, jākapējies. Nē, es ieraudzīju to, ka Dievs grib, lai mēs esam brīvi. Ka mēs uztaisām šīs normas, man jāstāv pie kancels, un es nevaru paiet nekur ne soli malā. Nē, es varu pieiet. Māsiņa atbraukusi šeit, vai ne? Pēc ilga laika. Un kad tu pienāc klāt, uzreiz pamostās. Uzreiz, lai dzirdētu. Priekš manīm runā vārdu. Ja? Lūk, un viņš sāk mācīt. Un saprot, un šie pirmie vārdi, kas nāk no viņa ārā, savu muti atdarīs, viņš tos mācīs sacīdams. Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Svētīgi lēmprātīgie, jo tie iemantos zemi. Svētīgi izsalkušie un izlāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Dzirdi? Vai tevī ir slāpes pēc taisnības? Ziniet, man ļoti liels. Mums tādā ziņā televizors, ka mēs televīziju kā tādu neskatāmies. Televizors ir mājās, bet televīziju mēs neskatāmies. Un ziniet, bet tāpatās sociālos tīklos pārskrien tikai ziņām tikai tos virsrakstīņus, kas notiek, sekoja, kas Izrēlā notiek, jo tiešām
Es zinu, ka Izraels tas ir vienkārši pulkstens visiem uz laika noslēgumu. Un vienkārši klausoties viss, kas notiek pasaulē, tu saproti, zini, apkārt vieni meli. Un gluži kā Dāvids saka, Dāvids pat saka savā psalmā, visi cilvēki ir melkuļi. Tu klausies, zini, tad meli. Un zini, kā gribās no tā visa prom, kad negribās tos melus, tik sāpīgi, kad tev jāuztraucās, lai kāds kaut ko tu nesamuldētu, nepamelotu, vēl kaut kādī, ka tu nevari uzsēties cilvēkiem tik sāpīgi, un tas ir izslāpuši pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabū žēlstību. Svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs. Svētīgi mieru nesēji, jo tie tiks saukti par Dievu bērniem. Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā, un ar meliem par jums runā, visu ļaunu manis dēļ. Esiet priecīgi un līksmi, jo jūsu alga ir liela debesīs, jo tā tie vajājuši pravieši, kas bija pirms jums. Patiesībā, ja es saku, kad ir šīs bēdas, šeit mums ir dažādākas skumjas, dažādāk tas var notikties. Tas nenozīmē, ka viss šīs bēdas ir vienam cilvēkam virsū. Tas var būt dažādāk atnākt. Bet ja tu skumst un ilgojies pēc Dieva valstības, tev ir liela alga, ka tu ilgojies pēc tā. Vai tas slikti, ka es ilgojos pēc tā? Nē, tas ir ļoti labi. Ja es katru dienu ilgojos, es gribu redzēt Kristu, vai tas slikti? Tas ir ļoti labi, jo tev ir liela alga. Ja tevi apsauc, tāpēc, ka tu esi uzcējies Kristum, dzirdi? Es domāju, kā, bet man jau tieši tāpēc, ka es ticu Jēzum Kristum, vēl nav nosaukuši neviens par muļķi vai vēl kaut kādā veidā. Īsti jau neviens tā nav šeit mums Latvijā, paldies Dievam. Bet, ja turpināsies viss šī migrācija, tad vienā brīdī es domāju, ka tas var pienākt jau. Ka tas var pienākt tāds. Un ja vēl vairāk, ja mēs ticīgie atstāsimies no Kristus nost, tas var atnākt. Bet it kā tiešā tā kā tekstā tev par to, ka tu tici Jēzum, nē. Bet par ko tu vairāk dabū? Par to, kā tu tici Kristum. Par to gan dabujam pa galvu šādu un tādu. Tāpēc, kad es esmu sapratis kaut ko, es esmu ieraudzījis kā Kristum, es esmu satvērs to, un tad ir svīta ar pareizticīgiem, tādā ziņā, kas pareizi tic, kur tev gatavi pamācīt, un viņi tev strosē. Tu tur paskaļu runā, tu tur paskaļu lūdz, tad tu nepareizi pateici, to vārdu vajadzēja aizmugurē teikt. Un saprot, tev sāk bakstīt un bakstīt. Bet ja es saku, svētīgi jūs esat. Un kāpēc? Viņš saka, pirmkārt, ja es pasaku, jums ir liela alga, bet pēc tam burtiski viņš iedod atbildi, kāpēc tas notiek. Kāpēc? Un nākamais pāns. Jūs esat zemes sāls, bet ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs? Tā nedara vairs nekam, kā vien ārā izmetama un ļaudīm saminama. Faktiski pasaka, kāpēc ir šī reakcija? Tāpēc, ka tu esi sālīts. Tāpēc, ka tu esi satvērs Dievu vārdu, tu redzi kaut ko, tu lasi, tu atzīsti. Jā, tu tici, ja vajadzēs, Dievs, protams, pielabos, jo Dievs vienmēr pielabo. Ziniet, es esmu skaties un vērojis, kā lietas notiek. Ik viens cilvēks, kurš patiesi meklē Dievu atzīt, Dievs izved ārā pat no pagānu malu mācībām. Dzirdiet? Pat no okultām mācībām izmet, ja viņš meklē, ja viņš grib atzīt Dievu, saprast vairāk, viņš apzinās, tas ir, ka Dievu gar sāk vilkt. Viņš nezin, varbūt sākumā, kur meklēt, un viņš pieķerās kaut kādām lietām, pamēģina kaut ko tur aiziet, kaut ko tur, nezinu, tā būdas vai krišņas vai kaut ko tur painteresēs, pat tik galējīgi aiziet, kaut ko painteresējās. Bet Dievs izvelk ārā. Teikšu tā, mēs tik liela eksperti, tik uzraucamies, lai kāds tikai nedod Dievs kaut kādā sektā nenonāk, un tad mēģinām pārbaudīt sekta vai nav sekta.
Ja viņš meklē Dievu, Dievs izvedīs ārā. Izvedīs. Viņš burtiski liks satikties ar Dievu bērniem ceļā, kur nāks Dievu bērni, kur mācīs Dievu vārdu, kur paskaidros pareizi Dievu vārdu, kas burtiski Dievs izvilks no turienes ārā. Un mēs bieži vien gribam Dievu darbu, kas liekas, Dievu darbs grūst. Tā kā rati, kad Dāvids veda šķirstu atpakaļ uz Jeruzalemi, un kad rati sašķobījās, Uza gribēja paturēt šķirstu, lai nenokrīt šķirsts, it kā labu lietu gribēja izdarīt. Pastutēt Dievu darbu, taču šķirsts krīt, bēdas būs. Nē, čiks. Un Uza tika sists, nosists. Tāpēc, ka viņš aizskāra Dievu svētumu, ko nedrīkstēja darīt. Traģiski. Bet mēs reizēm esam tādi kā Uzas, domājam, mēs izglābsim Dievu. Dievu projektu, Dievu darbu. Bet kāpēc par šo Saulu izlasīju? Tevi pārmet par tavu ticību, tevi nicina par tavu ticību. Kāpēc? Tāpēc, ka tu esi sālīts, tu esi vesels kā sāls. Un tie, kas ir remdeni, tiem nērti būt tavā klātbūtnē, dzirdi? Tie, kas atdzies, kas meklē savas kārības, mājības, viņiem ir nērti, ka tu meklē Dievu, ka tu meklē piedzīvot viņu klātbūtni, ka tu gribi būt Dieva aizkarts. Kāpēc? Tāpēc, ka tas prasa no tevīm nodošanos. Bet ja es gribu šņākt un krākt un gulēt, priekš manim tas paliek nērti. Tas paliek nērti. Un tāpēc tu esi kā sāls. Un tāpēc tu piedzīvo. Tāpēc, ja es saku, ka tu esi tāds, tev ir liela alga. Tev ir liela alga debesīs. Ka tu paturi sevī to dzīvību, ka tu gribi krist. Es gribu iepazīt tevi. Es gribu iepazīt tevi. Saprot, tas liek visam riņķī ap tevi mainīties. Dzirdi? Tas visam ap tevi liek riņķī mainīties. Nekas nevar palikt tā, kā bija. Paliek nērti. Tāpēc, ka tu gribi runāt par lietām, tu gribi runāt par Dievu valstību, tu gribi saprast to lietu, un varbūt līdz galam tu kādu pantu nesaproti, bet tu runā par to. Un, ja tas ir Dieva bērns, miera bērns, viņš brīvi ar tevim runās, un viņam nebūs nekāda diskomforta. Bet, ja runās kāds, kas atdzies, viņam būs nērti, jo vai nu viņam tas liks viņu pamosties, vai nu pretēji, viņš no tevim šķirsies nost. Nav divu ceļu. Un tas visu laiku ir gājis no paša ēdens dārza, jau burtiski ne gluži no ēdens dārza, bet no pirmiem puikām, kas piedzimuši šīs pasaules. Kains un Ābels, sāncensība. Visu laiku garīgais ar miesīgo, visu laiku bija kaušanās. Kāpēc? Tāpēc, ka paliek diskomforts, tāpēc, ka cilvēks ir remdens, kurš ir remdens, viņš grib dabūt kaut kā sev uztaisīt imidžu, ka ar maniem viss jau ir kārtībā. Bet tas, kas ir svaidīts, iet ar Dievu, Dieva svētību un labvēlību ir pār viņu. Un viņam tas diskomforts, kā? Taču Dieva žēlastībai jābūt. Kāpēc tam tā sanāk un man nesanāk? Un parādās skaudība. Skaudība parādās. Un tad mēģina kaut kādu to visu kaut kā nozākāt, izmest, visu. Bet, ja es te saku, tas svētīgs tu esi. Svētīgs tu esi. Saglabā šo sauli sevī. Saglabā šo neatlaidību. Es gribu iepazīt Kristu. Es gribu vēl vairāk viņu. Es gribu vēl vairāk viņu tūmu. Es gribu būt viņu klātbūtnē. Dzirdi, ja es gribu būt viņu klātbūtnē, tas skaidri saprotam, kad es nevaru pa vecām. Kāpēc ir cilvēki, kuri it kā atnāk uz draudzi, viņi tā, ir forši, ļoti labi, bet pēc tam aiziet projām no draudzes, un tāpēc, ka viņi negrib kaut ko atstāt sevī. Veco dzīvi negrib, vai viņam varbūt patīk uzpīpēt, varbūt, kā ja tie zolīdie dzērāji, tur smuki vīna glāzīt, tur, tā pa bišķiņā, mēs tādi zolīdie. Un viņš skaidri saprot, tas ir grēks, tas būs jāliek malā. Viņš skaidri saprot, es tā nevarēšu dzīvot. Nē, es gribu palikt tajā, un viņi aiziet projām. Nevis tāpēc, ka tas bija slikts, ko viņi atnāca uz draudzi. Tas bija ļoti labs, bet viņš negrib atstāt grēku.
Tāpēc, ka grēku vairāk mīlēja nekā Dievu. Nevar kalpot diviem kungiem. Saprot, tāpēc, ja tevī ir slāpes pēc Dieva, tu esi sālīts. Tu esi sālīts. Un ar pušumiņu un brūcīti nekādīgi nevarēs. Es dabūju burti šajās dienās mazu skrambiņu šeit, maziņu skrambiņu. Mazu skrambiņu. Atbrauc šeit uz namu, tur otrā stāvā gribēja tur to atkaļķotāju uzpūst, kas kaļķi pēd nost. Ļoti uzmanīgi špricē. Un to ar kaut kādu ūdeni kopā bišķi dabūjis tā mazā pušumiņa virsū. Nezinu, kur to roku bās, ātri zem ūdens tecina virsū ūdeni, kā ēd. Un tieši sāls tāpatās darbojās uz pušumu. Tur nevar būt miera. Tur nebūs nekad miers. Tas ir, kad šis garīgais ar miesīgo. Visu laiku sāncensība, kas iesākās no šiem diviem pušiem. Un te tālāk teikt, jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Jūs esat pasaules gaišums. Patiesībā, to mēs vēl izrastīsim, kāpēc gaišums. Tepat 16. pantiņā te ir dot atbildi, kāpēc gaišums. Ka tie ieraug jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Ar ko gaišums? Tāpēc, ka tu gribi kalpot Dievam, tāpēc, ka tu saproti, ko Dievs no tevi prasa, ka tu dzenēsi, ka tu gribi piedzīvot viņu svētību, tu izvēlēs paklausīt Dieva vārdam, tu sāc nedarīt kaut kādas nepareizas lietas. Tu sāc darīt Dieva lietas, kas ir labas lietas, kas Dievam patīk. Tie ir labie darbi. Un es zinu, kad ir daļa uzreiz, ne jau no darbiem mēs tiekam taisnot. Jā, no darbiem mēs netiekam taisnot. Bet tāpēc, ka tu esi kļūst par Dievu bērnu, tāpēc, ka tu esi kļūst viņam līdzīgs, tu nevari būt bez darbiem. Tā ir daba būt labam. Un labs pasniegs roku, ja vajadzēs pabaros, izsalkušam iedos, dzirdi, iežālosies, par kuru kam vajag iežālošanos, raudās ar raudošiem, dzirdi, priecāsies tiem, kas priecājās. Hei, tā ir izmainīta daba, tie parādās darbi, šie taisnības darbi. Tāpēc, ka tavs sirds izmainīt. Un tas ir līdz ar to, ka tu paliec tajā, tev ir šie labie darbi, un daudziem tas nepatīk. Tas ir kā sāls ar šiem labiem darbiem. Kā sāls, kas daudziem nepatīk, kur grib apturēt. Lai tu kļūst tāds pats kā viņi, dzirdi? Tāds pats grēcīgs, te viņi jūtās komfortabli. Bet, kad tu esi labāks, viņi nevar izturēt. Es atceros, šodien burtiski atnāca atmiņā, kad es tikko tur kļuvu ticīgs, kas sludināja. Zini, kā mums tur brigāda Namdara, mēs bijām, neatceros, vai 15 vai 12 kaut kādi vīri, kaut kādi apmēram robežās, es varu kļūdīties, tur precīzi neatceros vairs. Bet tur tie jaunie, ka mēs tur bija brīži, ka šajās reizes, ka tur iedropējām, tur no algas saņemt, jāatzīmē, viss tāds. Un es kļuvu ticīgs. Es vairs nedropēju. Un es par Jēzu stāstu. Un saprotu, un es atnāku sapratu, ka viņi grib visi tagad sākt iedropēt, iedzert. Un es atnāku, un viņi nevēkli, viņi nesaka, ko viņi grib darīt. Bet tādi kaut ko mīcās, kaut ko tādu nevēkli. Beigās saprotu, es jau skaidrs zinu, ko viņi grib darīt. Un es saprotu, man tad darīt nav ko, viņi arī īsti neklausīsies un pagriezos ej projām. Varēja jūs tādu, viņš aiziet projām. Mēs varēsim grēkot. Mēs varēsim grēkot. Ja? Un tieši tas pats, tāpatās var būt draudzē. Ja tev ir cilvēki riņķi, kas negrib iet darīt Dieva darbus, viņi gribēs tev padarīt tādu pašu kā tu, lai tu paliec mierā. Mēs lai būtu neauglīgs, tāds pats kā es, to gribu padarīt. Bet es tiecos, Dievs, es gribu piedzīvot tevi. Es gribu tev darbus. Tas liek mainīties. Dzirdi? Tas liek mainīties. Tu nevari palikt vienaldzīgs. Un šeit, tālāk. Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī. Tad tā spīd visiem, kas ir namā. Un man ļoti uzrunāja par šo sveci.
Mēs kaut kādu laiku atpakaļ skatījāmies par lukturi, jā, bet šobrīd par sveci. Mums šodien gandrīz vai diezgan daudz stāsta. Tev jābūt tādam gandrīz vai gaismas prožektoram, LED gaismai tādai, kas izstaro lielu spožumu. Bet, zini, Jēzus salīdzināja ar sveci tikai. Tikai ar sveci. Labi, tajā laikā jau nebija LED prožektora vai halogēnijā lukturi nebija. Pat kvēldiegs puldzītes nebija tajā laikā. Kādu lampu varēja tad salīdzināt? Nē, varēja salīdzināt ar lāpu. Lāpa deva daudz lielāku uguni nekā svece. Varēja salīdzināt ar lielu ugunskura tumsā, kad dedzina. Varēja salīdzināt. Ne, bet salīdzina ar sveci. Burtiski, sveci kā viens indivīds. Kā draudzē viens cilvēks draudzē, kurš izstaro gaismu, kas staro. Un, ziniet, no sveces nav liela liesma. Ir bišķiņa lielāka, bišķi mazāk atkarībā kāds svets. Vai Ķīnā ražot, vai bišķi labāk. Ja? Tās ploškiņas mazās, ja? Viņām pat arī izmainās tas, nezinu no kā īsti, bet tā liesmiņa. Bet ne jau par to stāst. No sveces nav liela liesma, nav. Ja viņa aizdzina, bet te teikts, viņa liek lukturī, paredzēt, lai liktu lukturī. Un, ja tu atšķirs Jāņa atklāsmes grāmatu 1. nodaļu, man tas bija 20. pants, pats pēdējais, kur burtiski Jēzus es izlasīšu. Jā. Man bija tas predikts, bet es jau kādu laiciņu jau labu atpakaļ bija par to, bet 20. pantiņā noslēpums par 7 zvaigznēm. Ko tu redzēji manā labajā rokā, un par 7 zelta lukturiem. 7 zvaigznes ir 7 draudžu eņģeļi, un 7 lukturi ir 7 draudzes. 7 lukturi ir draudzes 7. Svec ieliek lukturī. Svec ir paredzēts būt lukturī. Būt draudzē, tu esi paredzēts būt draudzē. Kāpēc? Tāpēc, ka sveci, kad ieliek lukturī, viņi daudz grūtāk nopūst. Ļoti grūti jāpiepūlās, lai viņi vispār varētu nopūst. Nezinu, cik lielam, stipram vējam jābūt, lai viņi nopūst. Laikam to var izdarīt pie milzīgas spiediena, kaut kāda vēja brāzmas, bet patiesībā to nevar izdarīt. Tāpēc, lai tu varētu pastāvēt, kad vētra pūtīs, lai tu varētu pastāvēt, tev jābūt draudzē. Ieliek lukturi iekšā. Bet šobrīd tā sveci ir ielikt lukturī, bet viņi ir kā sveci tomēr joprojām indivīds viens. Un te es par to domāju, un ziniet, kā šodien ir, kad ir cilvēki tādi, kas atnāk, kas tā pa sveci, tā ir pa lielu sveci, tā ir pa garu sveci, tā ir pa īsu sveci, tā ir pa tievu sveci, un visu laiku visāds brāķēšanas var būt. Bet ziniet, kuram no jums, esiet godīgi, kurš ir kādreiz tā apsēdies vai sēdēs, un vērojas sveču liesmu. Daži tikai, jā. Pa lielam visi, man tā liekas lielākā daļa, visi cilvēki kaut kādā brīdī, ir kaut kāds brīdis dzīvē, ka apsēžās vienkārši pie tās sveču liesmas. Un pat reizēm tu varbūt tās pat domas skrien caur tajā brīdī, kaut ko domā, bet pat citreiz ir bijis tā, ka tev pat doma nav īsti. Tu vienkārši vēro to sveci. Un tev liekas kaut kāds milzīgs noslēpums tajā. Viņa deg, kā viņa, un tā uguntiņa tā kā dzīve skraida. Viņa tā kā dzīve skraida spilgtāk, mazāk, un kaut kas īpašs tajā. Un zinām, man burtiski Dievs tā kā parādīja, tu esi kā svece. Mums gan arī izvēles laik stāst, tev jābūt tādam prožektoram, lai visi redz tavu gaismu. Nē, tu esi svece. Bet kādu dienu būs kādi, kas tavā dzīvē apsēdīsies un priecāsies par šo gaismu. Vienkārši apsēdīsies, raudzīsies tavā dzīvē, tavos labos darbos, vēros tevi. Raudzīsies tavos darbos, ko tu esi darījis priekš Dieva. Daudz viņu varbūt nebūs. Pirmkārt, tie jau būs mājas ļaudis kā tuvākie. Vienalga. Viņš varbūt uz īsu mirkli pieskrien. Viņš raudzīsies, un viņš priecāsies, tu būsi par svētību kādā. Jo sveču liesma tā ir dzīve, viņa nav konstanta, kā mēs te paņemtu lampu, lukturi kaut kādu.
Kā teicu, viņi dažādāk, bet viņi ir abrīns vērti. Tava dzīve, tava nodošanās, kā tu meklē Dievu. Reizēm tas ir spilgtāk, reizēm kaut kādi kritumi. Bet cilvēki vēros, būs kādi, kas vēros. Un tu būsi priekšiem cilvēkiem dzirdi, nevis kā glābējs, bet tikai kā svece, lai cilvēks atrastu ceļu. Pie kā? Pie durvīm. Un es teicu, es esmu durvis. Ja es teicu, es esmu patiesā gaisma. Faktiski es esmu svece. Un kādā brīdī man nopūtīs. Kādā brīdī es nodzisīšu, kā man pat tur dzēja vienā brīdī nāca uz bērēm, tur tas fragments no tās dzējas, kā svecē, kā dūmu, ka to nopūšu, skrien augšu. Tāpat mana dvēsele aizies pie tā kunga. Svets nodzisīs, mana miesa izdzisīs, bet mans gars ies augšu pie tā kunga. Ies augšā, es esmu tikai uz laiku, uz brīdi. Un tāpēc cilvēkiem, kas varbūt grib priecāties manā spožumā, varbūt viņi tikai daži. Lielākā daļa jau gatava man ātri vien nopūst un izmest pa durvīm ārā, priekš kam tā svece vajadzīga, šī nedara, mums vajag citu sveci, ja? Bet kādi, kas priecājās par to? Bet tie, kas priecājas, saka, mīļie, jums jāiet uz durvīm pie Kristus. Jums jāiet pa durvīm caur Kristu. Tur ir patiesā gaisma, viņš ir patiesā gaisma, mūžīgā gaisma. Jums jāiet pie viņa ir. Mēs esam šeit, kā svece, bet kas ielikta lukturī draudzē. Dzirdi, lai mums tā nenopūst. Un būs vēja, kas stipri pūtīs. Būs milzīgi caurvēji, kas kā brāzmas aizcirtīs durvis ciet vai atraus vaļā. Bet lai tevi nenopūst, tāpēc draudze ir nolikta. Mēs esam, lai dotu gaismu pasaulē. Dzirdi, kādam tu esi vajadzīgs, kādi nicinās, bet neskaties uz tiem, kas tur nicina nozākā. Tu esi radīts priekš kāda, kurš priecāsies tavā klātbūtnē. Dzirdi, kurš priecāsies, kurš apstāsies un vēros. Un tu varbūt pat neredzēsi, ka tevi vēro, bet vēros. Kāpēc? Lai parādītu ceļu pie Kristus. Halleluja! Halleluja! Tādēļ jūs esat svētīgi un jums ir liela alga. Es gribu degt priekš Kristus. Es gribu neizdzist. Un lai es neizdzistu, man jābūt lukturī. Halleluja, Kristu!